Sveiciens piekdienā un rubrikā jūsu jautājumi un manas atbildes. Esmu izvēlējusies vienu no iesūtītajiem jautājumiem, un tas skan šādi. Ko man vajadzētu darīt, lai piesaistītu finanses? Ļoti skaidrs jautājums, uz darbību vērsts, līdz ar to tieši tādā pašā veidā mēs arī formulējam jautājumu, ko darīt, attiecīgi tai personai, kas šo jautājumu. Es teiktu tā, ka šobrīd palīdzoši būs vispār ieraudzīt to, kas jau ir finanšu jomā labi, kaut kādā ziņā pat sajust tajā visā prieku un gandarījumu. Kārtas nemudina par to, ka ir jādara kaut kādas superaktīvas lietas, vai kaut kas ļoti jāplāno, vai tur kaut kur ļoti aktīvi jāizrāda savu iniciatīvu. Vispirms ieraudzīt, kas man jau ir, spēt novērtēt to, kas man jau ir, spēt būt pateicīgai par to, kas man jau ir. Un te vispār kārta saka, ka šobrīd vairāk pabaudīt to, kas ir, ne tik daudz mērķiecīgi plānot kaut ko uz priekšu. Šis te iekšējā miera nomierināšanās par šo tēmu jau būs ļoti labs sākums, ar ko vispār šo tēmu risināt. Tāpēc pajautāju arī papildus, kas ir tas, ko nevajadzētu darīt, jo tas nebūs kā palīdzošais, lai piesaistītu finanses. Te ir tā, ka nevajadzētu domāt par to, kas vēl ir manas spējas, mani talanti, ko es varētu likt lietā, lai ar to pelnītu naudu. Te nav jādomā par kaut kādiem papildus darbu uzņemšanu vai cenšanos vēl vairāk pierādīt, vēl vairāk darīt, jo te ir absolūti tā kā, pēc šīs kombinācijas es teiktu, ka cilvēkam ir tā apjausma, ka patiesībā es vēl māku to, es varētu to piedāvāt un tur es varētu atkal to attīstīt, bet atgriežamies pie tā, ko darīt, te vairāk ir par to vispirms nomierināties un sajust pateicību par to, kas man jau ir. Un iespējams tas mieriņš un tā apjaušana par to, kas man ir šobrīd dots, un tas miers, ko es varu tādējādi izbaudīt, nevis aktīvi ejot pelnīt, jau būs tāds feins pavērsiens uz finanšu piesaisti. Ja es skatos tuvāko 3 mēnešu periodu, jā, te parādās gan tas, ka šī tēma par to, kā piesaistīt finanses, tik un tā būs aktuāli kaut kur visu laiku viņa galvā grozīsies, jo kaut kā pašai ir diezgan liela atbildības sajūta pašai pret sevi, ka man ir jāiet, man ir jāmeklē, man ir jādara, viss ar tādu vajadzību, jāiet, jādara, jāmeklē, visu laiku vajag kaut ko darīt, lai pietiek uz priekšu, ir kaut kādi plāni, un tam man atkal vajadzēs naudu, un tad man vēl tam vajadzēs naudu. Tāpēc tāds spēja izbaudīt, ka patiesībā varbūt šobrīd ir labi ar to, kas man ir, un es varu pabaudīt momentu un vairāk iedot sev mieru, diezko raiti neveiksies. Tāpat visu laiku liksies, pat ja es tā kā sēžu un cenšos baudīt to mieru, smadzenēs visu laiku būs tā, bet vai tā ir pareizi? Man tomēr taču ir jāiet un jāceļās, katrs pats savu finanšu laimes kalēs un kā es tā iešu un tagad neko nedarīšu. Tāpēc tā saspringtība un liela atbildība pašai pret sevi, ka man jāiet un tas jārisina, viņa ir liela un viņa tāpat parādās, ka saglabājas. Bet tajos saspringuma brīžos pamēģināt tomēr iedot arī sev kaut kādu pauzīti. Jo šeit nav stāsts par to, ka neko nevajag darīt un visur jāapstājas. Šis ir vairāk par to, ka iedot vairāk laika sev, iedot vairāk laika atpūtai, un šobrīd drīkst arī aktīvi neko nelemt. Drīzāk uzkrāt spēkus, kas varbūt pēc tam atkal nodara, lai aktīvi darbotos pie papildus finanšu piesaistīšanas. Tā kā ceru, ka ir noderīgi, un paldies par jautājumu!